Cik viegli ir atrast attaisnojumus. Tagad nav īstais laiks, lai uzkrāsotu sarkanas lūpas, lai uzvilkstu savu skaisto kleitu, lai uzvilktu savu labo apakšveļu vai lai uzklātu skaisto galdautu. Vienalga, visu laiku būs kāds attaisnojums, kāpēc tagad nav īstais laiks, kāpēc tagad nav laiks īstais kaut ko uzsākt, kāpēc nav laiks mācīties. Vienam būs pa maz naudas, otram retrogrādais Mars, trešajam būs tur mēnesis ne tajā fāzē, ceturtajam radinieki nesapratīs, piektajam bērni un tā tālāk. Bet jūs kādreiz esat novērojuši paši to savu atrunu, vispār ķēdīt kā tādu, kā viņa notiek? Kas jūsos tur atrunājās? Kas saka, nē, nu tagad jau nē. Gribās, bet nē, es pacietīšos. Es labāk iekārtošos visādi savādāk. Un pavērojiet to veidu, tad, kad jūs esat iekārtojušies tajā it kā ērtajā nērtumā, jo vienmēr, tad, kad cilvēki brīnās, kāpēc es nevaru sasniegt kaut kādu rezultātu, vai kāpēc es nevaru kaut ko izdarīt, kāpēc es nevaru būt laimīgs, kāpēc es nevaru būt vesels, tur vienmēr ir kaut kādas atrunas, ir kaut kāds izdevīgums, pilnīgi nejēdzīgs, un jums varbūt pat neizprotams un nesaprotams. Tad, kad sāk tajā iedziļināties, nu jā, es tomēr varu, kad paslimoju, nu tomēr, forša attieksme no apkārtējiem, tāda līdzjūtīga, ja citreiz es viņu nevaru dabūt, diemžēl, bet taisnība arī daudzos gadījumos, ja. Saslimis bērns, nu jā, paskatieties, tagad es varu attaisnoties, man taču ir bērns slims, ja, man ir bērns slims, man jādarās dēļ viņa, viss tagad ir, jums mani jāsaprot, jums mani jāpalaiž un tā tālāk. Bet ko tu esi gatavs darīt pat priekš sevis, lai tev šie scenāriji neatkārtotos un tu beidzot sāktu darīt to, kas ir vajadzīgs. To, kas ir vajadzīgs, lai tas bērns vairs neslimotu, lai tu neslimotu, lai tev piepildās visas tās vēlmes, kas tev ir vajadzīgs. Jo tad, kad mēs sākam novērot, patiešām apzināti būt klāt šeit un tagad un skatīties, kāpēc man tagad šodien, piemēram, ir labāk sēdēt tur kaut kur zem koka, brīnīties un skatīties uz visiem pārējiem, kā viņi dara. Nu, es tagad uzsūkšos nenormāli daudz tur visādas enerģijas, un tad es arī sākšu darīt. Bet kāpēc nedarīt uzreiz un tagad? Kāpēc rītā, parītā un tās dienas rītā, parītā sakrājās kaut kādā kaudzē, un tad, kad ir šī prokrastinācija, tad jūs neizdarat vispār nekad.